kā man un varbūt arī jums. Tātad es ceru uz interesantu ziņojumu nobeigumiem, ja, jo pēdējais ziņojums būs pavisam, kāda mums nākotne, kādas mums ir iespējas šodien strādāt, un tad mums gaida tēja, kafija. Nu, vēl iepriekš gan būs daži vārdi tiks doti arī Černobiļas mūsu asociācijas biedriem, jo viņi vēl grib kolēģiem, daktariem un Černobiļas bērniem vēl teikt paldies un izsniegt grāmatas. Tāpēc 2 ziņojumi vēl, un tad jau būs brīvā atmosfērā. Paldies tiem, kas var izturēt. Labdien, cienījamie kolēģi, paldies tiem, kas izturēja. Es mēģināšu īsumā pastāstīt par vairāk ceļas slimībām un imunsistēmas traucējumu Černobiļas avārijas seku likvidētājiem. Tas ir principā novēroti dati no 1996. Gan 1990. gadā līdz šodienai. Visiem ir zināms, kā vairogdzēdzes ir mērķa orgāns radioaktīvām jodām, kas nokļūstot cilvēku organismu un izstrājas vairogdzēdzera augļos. Un tieši tāpēc mēs nolēmām pētīt vairogdzēdzera sasniegšanu Černobiļas avārijas seku likvidētājiem. Šeit es gribu parādīt varbūt tādu slaidu, ka ionizējušais starojums inducē karcinogēnēzi caur dažādiem genetiskiem bojājumiem. Kolēģi tagad runājot ar profesoru Lēnieci, viņi teica, ka šobrīd Japāņi griezās pēc palīdzības visās valstīs ar lūgumu pieņemt pacientus, ja tāda būs nepieciešamība ārstēt no akūtas staru patoloģijas. Tā kā es principā atkal, tagad zinot un domāju par Japāņu cilvēkiem, savu laikā brīnos par to, cik viņi, kā pragmatiski, ja, cik viņi cenšas paredzēt, kas viņus gaida, un viņiem, tad cilvēkiem, kuri ir strādāt uz atomelektrostācijas, ne tikai taisa apskati, kā visas pārējās valstīs, bet arī obligāti ņem no viņiem cilšumas, kuras pēc tam sasaldē. Un šobrīd sakarā ar elektrības izmaiņām, ar elektrības problēmu, kuras atkal iespējamas, šos pacientus, ne šos pacientus, bet tas cilšumas arī draud tāda iespēja, ka var tā sasaldētā veidā, protams, ja, ka kaut kas varētu notikt, un arī viņi lūdza glabāt, pārvērst uz tām valstīm, kur nav nekādu katastrofu, paldies Dievam, vismaz pagaidām, un glabāt tālāk, un arī jautā, cik cilvēkus, piemēram, mūsu valsts var pieņemt ārstēšanai, un kā tālāk rīkoties. Tad radiācija, kā es arī gribu parādīt, inducē dažādus genetiskus bojājumus, punktu mutācijas, delēcijas, chromosomu aberācijas un tā tālāk. Un tad šeit arī gribētos parādīt pēc Japāņu zinātnieku datiem, kāds varētu vispār būt ionizējuša starojuma efekts uz onkoloģisko un onkoloģisko slimību pieaugumu. Kā doktors Vaguli jau minēja, visas tas akūtas leikozes, kroniskas leikozes, mēs to visu gaidām pirmos 5 gadus pēc radiācijas ietekmēs. Un tālāk vēlena periodas, solīdu vēžu attīstību un citu onkoloģisko slimību attīstību. Tad radiācija izraisīts vairogdzēdzera slimības ir hronisks tireoidīts, hipotirioze, vairogdzēdzera vēzis un labdabīgie vairogdzēdzera audzēji. Tā kā ne tikai vairogdzēdzera vēzis, to es gribētu pasvītrot. Šeit jūs varat redzēt tādu dinamiku Černobiļas avārijas seku likvidētājiem, kā viņiem attīstās, kā parādās un diagnosticētas labdabīgas vairogdzēdzera slimības. Protams, es nevaru to skaidrot tikai ar to, ka tas ir, piemēram, ionizējuša starojuma darbība vai inkorporēta radionuklīdu darbība, bet arī mums ir ļoti laba diagnostika. Ja, un arī šeit es pilnīgi piekrītu doktors Vagules vārdiem,
ka varbūt vislabāk tagad izmeklē un ārstē pasauli, protams, ka Japāņu ārsti, bet mums Latvija salīdzinoši ar pāriem blakus esošiem valstīm ļoti augstā līmenī ir dispanserizācija. Ja, tā kā mēs izmeklējam Černobuļas avārijas seku likviditājus, ja, man šķiet, ka nav neviena valsts. Varat ticēt, ka mums ir ar ko salīdzināt, izņemot Japānu. Ja? Tā, tad pirmais vairogdzēdzera veizes tika atklāts pēc 10 gadu latenta perioda, 96. gada, un kopš 2002. gada līdz 2009. gadam jaunu gadiem nebija. Ja, un mēs jau tā domājam, kā prognozējam, ka varētu būt, ka vairāk gadiem nebūs. Tomēr pagājušā gada konstatēts gan jauns vēža gadījums, gan arī recidīvs. Morfoloģiski prevalē papilāra adenokarcinoma. Šeit tad salīdzinoši ar populāciju mēs redzam, ka tomēr tas pieaugums tieši bija 96. gada, un tagad tad neliels uzliesmums, tas viens gadījums, viens recidīvs, ja, pagājušā gadā. Salīdzinot ar Latvijā dzīvojušiem vīriešiem, Černobuļas AS avārijas seku likvidētājiem laikā no 90. līdz 2010. gadā konstatēta 4,6 reizes lielāka saslimstība ar vairogdzēdzera vēzi. Atkal jūs esat klinicisti pārsvarā, jūs saprotiet, ka ņemot vērā, ka sūdzību nav, kad attīstās tas vairogdzēdzera vēzis. Es uzskatu, ka šie tik labi cipari tikai tāpēc, ka, ne tikai tāpēc, ka tas ir tāds kontingents, kurš bija pakļauts dažādu toksisku vielu darbībai, bet arī ar laba dispanserizācijā. Runājot par imūnstāvokļa radītājiem. Protams, ka šeit es gribu varbūt tā ļoti vienkāršo tā schēmu parādīt, kādas šūnas atbild par to imūnstāvokli, kā mēs vispār varam vērtēt to imūnstāvokli. Un šeit svarīgi leikocītu limfocitu skaits, limfocitu subpopulācijas, kur liecina par te šūnu imunitāti, ja, vai par aizbrucēta darbību. Arī humorāla imunitāte, šeit ir svarīgi imunoglobulīnu sintēze un šūnu aktivitātes marķieri, dažādi citekīni un interleikīni. Atkal, kā radiācija ietekmē imunsistēmu. Akutie efekti, šūnu nāve, mutācijas ir kā skaidras, ja, tā kā ar to mēs ļoti reti saskaramies. Un vēlinie efekti, ar ko mēs tagad strādājam, tas ir imūnšūnu skaitu funkcijas traucējumi attālināta perioda un kas tur notiek. Pārsvarā tas tāda ieteikme uz visām T šūnām un B šūnām. B šūna skaits varbūt vairāk, tādas pakļautas toksiskai darbībai, un kā rezultāts persistējušais iegaisums, ja, tad citekīnu daudzums ir paaugstināts. Tā kā šeit arī man gribētos pateikt, ka runāt par imūnsistēmas darbības traucējumiem, neiet runa tikai par novājināšanu, kurā arī, protams, ka persistē, ja, bet arī par nepareizu imūnsistēmas darbību. Tiek palielināta iekaisuma citekīni un arī atzīmēts, ka interleikīnu 6, 10, interferona, tumora nekritiskais faktors, C reaktīvais olbaltums. Es gan gribētu šeit arī pateikt, ka Černobuļas avārijas seku likvidētājiem mēs arī pētījām visus radītājus, ja? Visus citekīnus, mēs arī pētījām agresīvās molekulas. Kāpēc? Jo, protams, pastāv tāda teorija, ka cilvēkiem, kuri bija pakļauti ionizējušu starojumu darbībai vai iespējamai, ja, un, protams, ka tāda bija, un plus radioaktīviem izotopiem, tad viņiem ir tas saucamais persistējušais iekaisums, kurš ved pie oksidatīvā stresa, pie kroniskā iekaisuma, kurš ir dažādu slimību attīstības pamatā. Šeit tad, principā, es gribu parādīt, ko mēs darījām par visiem pēdējiem gadiem. Šeit varbūt daudz interesantāk kliniciskiem leikocītu ultrastruktūrālie raksturojumi, ja, kad daudz pseidopodiju šūnam, ja, tā kā šūnas atšķirās, bet galvenais, uz ko mums tagad virzīta visa pētīšana, ka
apstarošana, gan mazās devas, gan arī tomēr šeit iet runa par kompleksu iedarbību, ja, dažādu faktoru, ka visvairāk ietekmē mikrovaskularizāciju. Un varbūt tieši tāpēc šim kontingentam pieaug kardiovaskulāras saslimšanas un nervu sistēmas saslimšanas. Jo, kā jūs te varat redzēt, pēc literatūras datiem apmēram 6 mēnešus pēc apstarošanas kapilāro sākos endotelālo šūnu proliferāciju, kuru mēs nekādu objektīvu metodu pierādīt nevaram. Ja? Tā kā mēs tikai gaidām to galīgo rezultātu, attīstīsies slimība vai ne. Bet jūs arī zināt, ka visa populācija šobrīd nav tik veselīga, ja, un arī attīstās tādas pašas saslimšanas, bet mūsu pētījumi pierādīja, ka tomēr ir slimības, kuras Černobiļas avārijas seku likvidētājiem sastopamas biežāk. Tad deģeneratīvas pārmaiņas arī ir lielos asinsvādos, un tas arī mums svarīgi to zināt. Citakīnu daudzums plazma Černobiļas avārijas seku likvidētājiem arī es negribu tagad iedziļināties, ja, jo jums tas ir ļoti tālu varbūt no jūsu ikdienas darbā. Bet arī grib parādīt, ka Černobiļas avārijas seku likvidētājiem tie paši iekaisuma marķieri ir paaugstināti. Tad galvenais, ka iegūtie dati var liecināt par kompleksa faktoru nespecifisku iedarbību uz imunkompetentām šūnām un, protams, iespējams, ka uz endotēliju, sakarā ar ko tad rodas asinsvadu bojājums. Un šobrīd mūsu tā vāja vieta, tā ir genoma izmeklēšana, jo visa pasaule šobrīd pēta genomu. Un lieta tāda, ka braucot uz dažādām konferencēm, gan Krona slimība tagad ir aprakstīta kā primārais imundeficīts, un arī tur ir, protams, ir zināmi gēni. Ja bieži slimojuši bērni, tas ir arī gēnu mutācijas. Un tagad jau vairāk runā par to, ka mūsu nākotne tas ir gēnu inženērija, ja, gēnu inženērijas preparāti. Ja, tā kā varbūt pienāks tāds laiks, kad pacients nelietos ar saviem daudz zāles, ja, bet lietos tieši, varbūt ar vienu tādu nezinu, kā nosaukt operāciju vai kā, var izmainīt slimības attīstību. Pašā beigas gribētu jums parādīt klīnisku gadījumu, kas bija pēdējo pusgadu mūsu centrā. Pacients Černobiļas avārijas seku likvidētājs griezās pie arotpatologa mūsu centrā augustā beigās ar sūdzībām par biežām galvas sāpēm. Kāpēc es te gribu vēl pasvītrot galvas sāpes? Ja? Jo mūsu Černobiļas avārijas seku likvidētājiem kaulu sāpes, locītavu sāpes un galvas sāpes, tas droši vien man šķiet, ka katram no viņam, ja, ar to mums jau nav iespējams varbūt pārsteigta, un tāpēc tā ir tādas klasiskas sūdzības. Un veicot analīzes, doktora Vāgule, ļoti rūpīgi vienmēr izmeklē pacients, tika konstatēja, ka viņam ir leikocīti 2300 un uzsāktai izmeklēšanā. Pacients, nedaudz par viņu pateikšu, viņš uzskaita no 93. gada ļoti kārtīgs, katru gadu nāk uz to dispanserizāciju, ar visām sūdzībām arī viņš skrien vienmēr uz mūsu centru. Viņš piedalījās Černobiļa tas likvidācijas darbos 86. gada no māja līdz augustam. Gan viņam ir dokumentēta saņemta radies deva, kurai mēs nevaram ticēt, tomēr ir pierakstīta. Un viņš, kā no tās anketas, ko es esmu izlasījusi, viņš veica dezaktivācijas darbus 2-3 kilometrus attāluma no reaktora. Kliniskā diagnoze kopš 2003. gada. Atkal es gribu parādīt, tas ir klasisks mūsu Černobiļas avārijas seku likvidētāju izraksts. Ja, tā kā neko šeit jaunu jūs neredzēsiet, ir neprecizēta radiācija ietekme, protams, kā cepurīte, ja, mūsu tam visām diagnozēm. Encefalopāti, apusē gonartroze, deformējuša spondiloze, bronhīts, pneumofibroze, arteriāla hipertenzija. Un jūs varat redzēt pašā beigas nezvainās strūmā, recidīvs pēc operācijas.
Nu tā, 2005. Gada pievienojas jauna diagnoze dziļo vēnu tromboze kreisā kāja, sakarā ar ko nozīmēta orforina terapija. 2009. gadā apusē plaušu arterijas tromboembolija, abu kāju dziļo vēnu tromboze, kronisks tromboflebīts kreiskais virspusējs vēns, tā kā viņš vēl joprojām turpina lietot orforīnu, kontrolēt INR. 2010. gada augustā viņam tomēr piedāvāta operācija sakarā ar mezlainas trūmas recidīvu. Un tieši tad, kad viņš gāja uz operāciju, viņam tas leikocitu skaits parādījās pirmo reizi 2300. Pirms tam vienmēr leikocitu skaits bija stabils 6500, dažreiz 8000, 5800, un pēc operācijas periods bija iegūts. Nu, protams, ka ķirurģija par to leikocitu skaitu neiedziļinās, jā, tā kā es nepievēršu uzmanību, jā, tā kā ir un ir. Tad tālāk mēs viņam iztaisījām imunoloģisko analīzi, un ko mēs varam te redzēt. Šeit, kolēģi, atkal es gribu jums rādīt. Nu, protams, ka leikocitu skaits 2000, ja? Uzreiz ir redzams, ka maz, ja limfocitu skaits 700, bet, atkal, man šķiet, ka tas ir, kā visi zina, ja? Bet, tomēr, dažreiz, kā vienmēr saka, ja? Jāskatās absolūtie skaitļi, ja? Jo redzat, procentus, ja nepievērst uzmanību tiem absolūtiem skaitļiem, absolūti, labi, ja? 34%, ja imunogrāmā, ja šeit jūs redzat visu to šunu radītājs 7,1, ja? Un šeit ir normas, arī it kā viss ir kārtībā, bet ņemot vērā, ka tikai 2000, tad, protams, ka visi tie radītāji ir normāli, samazināti, ja? Protams, ka varētu būt dažreiz otrādi, ja mēs redzam šeit daudz būtiņas, ja, bet absolūto skaitļus norma, bet jātic absolūtiem skaitļiem, ja, ne procentiem. Lūk, un imunoglobulīnu sintēze palielināta, gan imunoglobulīns M paaugstināts. Atkal rūpīgi viņi izprasīja, vai svīšana naktī, jo pirmā doma par ko? Par limfoproliferatīvu saslimšanu, gan ņemot vērā, ka pacients bija Černobiļā. Ir svīšana naktī, nav, ir vājums bezspēks, manos gados, kā vienmēr, kaut kas izmainījies pēdējo pusgadu, nekas nav izmainījies. Jā, man tikai doktora galvas sāps, dažreiz mugurkaulas sāp, ja, un ja man doktors Vāgla nepamanītu, ka man tie tik zem leikocīti, es jūs gan neredzētu un pie jums nenāktu. Tālāk viņš mans jautā, ja. Protams, ka ņemot vērā tās analīzes, ja, mēs viņu pierunājām uz kaulu smadzeņu trepanu biopsiju, no kuras sākumā viņš kategoriski atteicās, ja, jo viņš negribēja iet, jo viņš uzreiz sāka, ka doktor, es lietu orforīnu, un anotāciju es lasīju, ka orforīnam plaknē ir leikopēnija. Pateicoties šim pacientam, es uzreiz atceros vienmēr profesoras Līnieces vārdus un profesora Līnieka vārdus, ka mēs bieži neizlasām plaknes anotācijā, bet pacients to rūpīgi vienmēr izlasā. Ja? Tā kā man, šis pacients man parādīja, ka orforīns ir izraisa leikopēniju. Otrā paciente man bija atnāca un parādīja, ka lietot mikardis, kur viņš lietot pret arteriālas hipertenzijas, var izraisīt biežas elpceļu infekcijas. Lūk. Стакан с водой я поставил. Jāpēc droši signāls. Un tad, kā jūs redzat, visu, ko vajag izdarījām, un slēdziens, slēdziens arī skatīja ļoti labs doktors, Dr. Nikulšins, un viņa slēdzieni ir nespecifiskas reaktīvas izmaiņas kaulu smadzenēs. Materiāla morfoloģiska data par limfoproliferāciju nav. Jā, mēs ļoti priecājamies par to, jo tādi pacienti ir, un bieži, kad gan hematoloģija arī sūta pie imunoloģiem pacientus, kam viņi izslēdza ar leikopēniju savas problēmas, jā, lai mēs meklētu tālāk, jo šeit, kā jūs saprotat,
konstatēt diezgan daudz varētu būt cēloņu, gan autoimūnas saslimšanas, gan kaut kādas virusālas kroniskas infekcijas, kuras attīstās tajās leikocīkos vai limfocīkos. Lūk, tā kā tālāk bija ieteikta imunologā novērošana un pacientu novērojam tālāk. Ja? Viņš man starp citu uzreiz teica, ka doktor, es jums uzreiz teicu, ka pēc kā jūs man tādu izmeklēšanu taisēt, jā, viss man kārtībā. Tad oktobrī leikocitu skaits 2600, novembrī viņš nāk uz kontroli, leikocitu skaits jau zemāk nekā 1350, bet te es pierakstīju no viņa vārdiem, jo viņa nebija līdzi analīze, un viņš tad saka, ka viņam ir kaut kāds bezspēks. Ja? Es viņam vēl nokomentēju arī pie tādiem cipariem, protams, ka viņš būs. Ja? Un tad arī viņš nodeva analīzi tikai decembrī, un pēc analīzes viņš jau neatnāca. Ja? Bet redzat, kādā analīze bija, ja, decembrī. Leikocitu skaits 1000, ja, limfocitu skaits tad jau procentu 76%, bet absolūtu skaitos 800. Krāsa pieauga imunoglobulīns M, ja, 7 grāmu litrā. Un visi citi radītāji arī bija samazināti. Ja? Eritrocitu grimšanas reakcija 35. Tad pēc analīžu rezultātiem, kā es tikko teicu, pacients nebija ierādies, jo akūtā stāvoklī par šo laiku ar aizdomām par pneimoniju, jo viņam sāk sklepus un temperatūra, tika hospitalizēts slimnīca Ogrē pēc dzīves vietas, un izmeklēšanas laikā viņam konstatēja pneimoniju uz pancitopēnijas fona, ja, jo analīze bija tāda, kāda viņa ir. Ja, trombocīti bija 50 000, tad 1000 leikocīti, un viņi pārveda uz hematoloģijas centru. Klīniskā diagnoze janvārī akuta mieloblastoze. Ja, anēmija, trombocitopēnija, dziļa neitropēnija, hemorāģisks simptoms. Kāpēc es tomēr gribu jums parādīt šo gadījumu? Ja? Pirmkārt, mēs ļoti daudz nezinām. Ja? Gan tiem pašiem Černobiļas avārijas seko likviditājiem, ja? Jo retrospektīvi analizē, it kā viss darīts pareizi, ja? Visu izdarījumu. Sakarā ar šo gadījumu, protams, es runāju ar hematologiem, ja, tieši ar profesoru Lēnici, un es varu atsaukties uz viņas vārdiem. Ja, ka jūs redzat, cik relatīva mūsu izmeklēšana dažreiz varētu būt, ja, un viņa arī teica, ka piemēram, trepāna biopsija, kur es vienmēr gaidu tādu rezultātu, ka tur varētu būt difūzas izmaiņas, ka šīs izmaiņas arī varētu būt periklēnas, ja, tā kā droši vien mums vienkārši nepaveicas, ka trāpies tas veselais materiāls, ja, jo viņa arī teica, ka ja septembra beigās bija paņemts kaulu smadzenes izmeklēšanai, un decembrī jau faktiski bija akūta miela blastoze, 100% tur bija miela displāzija, ja, tikai mums tiešām nepaveic materiālu, jo viņi teica, ka jā, viss ir dārgs, krīze, ja, bet dažreiz grūti pacientam motivēt, ja, teikši ir negatīvs rezultāts, un viņi teica, ka bieži mums ar konciliju jāspiež uz viņu, ja, lai taisīt atkārtoti, ja, varbūt taisīt no otras puses, ja, tā kā, protams, es ļoti viņa pateicos, ka viņa, kā nākotnē man deva diezgan daudz tādu, tādas padomes, ja, kā rīkoties tādos gadījumos, ja, jo parasti šādos gadījumos, ja, piemēram, ja būtu tie leikocitu skaits, kā starpos, lai šeit, protams, ja viņš atnāktu ātrāk, ja mēs redzētu ar 1000, mēs noteikti viņu sūtītu atkal uz ātrāko trepānu biopsiju. Ja, tā kā, bet ja būtu tā stabila, tad mēs parasti to darām pēc pusgada vai pēc gada. Ja, un atkal runāt par visām, par zaļu lietošanu. Dažreiz, kad es redzu, ka pacients, viņš spiedz, viņam nav cits izējas, ja, ka viņš lieto ārkārtīgi daudz zāles, ja, tiešām ar savu. Jūs redzat, ko raksta kardioloģija, raksta neiroloģija, raksta visi pārējie ārsti, ja, kā kopā sanāk pa 10, dažreiz pa 8 tabletēm, tas ir viena reize, ja. Kā tas ietekmē imunsistēmu, kā tas ietekmē kaulu smadzenes, ja, ļoti grūti pateikt. Tā kā, tā. Paldies jums par uzmanību. Paldies. Doktor, man ir divas lietas. Pirmkārt,
vairāk komandas darbs, ja? Jo dr. Kurjāna jau ir docente imunoloģijas laboratorijā, un es ļoti lepojos, ka viņa strādā un konsultē mūsu pacientus, jo tomēr tikai tādi mēs nonākam pie diagnozes. Un par šo slimnieku man ļoti sāp sirds, jo tad, kad viņš tagad atnāca ar janvārī, ne janvārī, bet martā viņš atnesa šīs analīzes, viņš atkal gāja uz hematoloģijas slimnīcu un uz hematoloģijas nodaļu, un lai Dievs dot viņam vēl kādu brīdi izturēt, jo šī nopietna ir ļoti nopietna lieta. Ja? Un otrs jautājums, doktor, kā jūs domājat ar profesoru Šķesteri? Jā, tiešām Japāna lūdz mums palīdzību. Cik mēs varētu savos saldējumos skapjos uzglabāt materiālu, ko viņi lūdz iesaldēt, jo mums ir tāda iespēja. Tas man būtu pateikt, tikko nopirks. Tikko nopirks, jā. Bet tā ir iespēja, ka mēs strādāsim arī turpmāk. Kā jūs domājat? Kādu konteineru? Nu, skatoties, es domāju, cik tūkstošiem mēs varētu paņemt analīzes uzglabāšanai. Viņi griezas hematoloģijas centrā. Jā, bet mēs arī varētu, ja tā lieta tā paceltos jautājums, es domāju, ka mēs varētu sniegt atbalstu. Ja? Lūdzu, pēdējais ziņojums no mūsu, ko mēs bijām sagatavojuši tieši ārstiem. Lūdzu, doktor Reste ir mūsu jaunā doktorante.